Jau no bērna kājas mums tiek mācīts, ka nav vērtīgāka dzēriena par ūdeni. Diemžēl pieaugušie šo pašu sludināto mācību bieži vien mēdz pārkāpt. Ūdens vietā dzerot litriem kafijas vai enerģijas dzērienu un cerot, ka tādā veidā viņi gūs pietiekami daudz enerģijas, lai tiktu galā ar ikdienas grūtībām. Tomēr daudz lielāku enerģijas lādiņu spēj dot dzīves un dabīgs minerālūdens, it īpaši tad, ja tas iegūts un ražots tepat Latvijā. Par to parūpējies uzņēmums Stelpes minerālūdens, kas piegādā dabīgo no Stelpes avotu iegūto minerālūdeni visur, kur vien tas vajadzīgs. Tādēļ tagad aizņemtajiem birojos strādājošiem ļaudīm nevajag katru mīļu brīdi skriet pēc ūdens pudeles uz tuvējo veikalu. Jāpiebilst, ka Stelpes minerālūdens ir vienīgais Latvijā ražotais dabīgais minerālūdens, kas šobrīd ir pieejams veikalu plauktos negāzētā un viegli gāzētā veidā. Visi cilvēki zina, ka automašīnā nevar lietot sliktu degvielu, jo var salūst motors un viņš būs jāremontē, un tas nav patīkami. Bet sevī lej iekšā tikai skatoties uz cenu un nelasot, kas ir tajā produkta sastāvā. Kas var būt labāks par veselību? Atšķirībā no parastā dzeramā ūdens, minerālūdenim raksturīgs īpaši vērtīgs sastāvs, kas palīdz uzturēt labu veselību un nodrošina cilvēkam ikdienā vajadzīgo enerģiju. Dabīgajam minerālūdenim uz etiķetes jābūt norādītam ūdens sastāvam, tā ieguves vietai un ražotnei, kā arī dabīgo minerālvielu jonu koncentrācijai. Tieši no tās atkarīga ūdens ārstnieciskā iedarbība. Stelpes minerālūdens bagātīgi satur kalciju, kas nepieciešams kaulu stiprināšanai, kā arī sirdsdarbības un asinsrites tonizēšanai. Magnijs ļauj vieglāk tikt galā ar stresu. Tāpat ar Stelpes avotu ūdeni iespējams uzņemt optimālo flora dienas devu, lai zobi būtu veseli, kā arī vērtīgo selēnu, kas uzskatāms par jaunības un skaistuma eliksīru, jo aizsargā organismu no brīvajiem radikāļiem un pozitīvi ietekmē visu organismu kopumā. Šis ūdens uzlabo arī gremošanas sistēmas darbību. Tas ir garšīgs un piemērots ik vienam zaļa dzīvesveida cienītājam Latvijā. Tas ir īstenībā ķīmiskais sastāvs, jo pēc izskata jau visi ūdeņi vienādi. Jā, galvenais ir, kas tur ir iekšā. Un tas ir kalcijs, magnijs, kālijs, hidrogēnkarbonāti, sulfāti. Pats galvenais, ka tur nav nātrija, ja? Jo kaut kā cilvēki pieraduši pie tiem sāļajiem ūdeņiem, bet īstenībā cik cilvēkam jau mazāk sāls, jo labāk. Dabīgo Stelpes minerālūdeni iegūst no Bauskas rajona Stelpes pagastā, tīrā vidē esoša sēravota, kam ir sena vēsture. Piemēram, 30. gados šeit plānoja dziednīcas izveidi, bet 80. gados ūdeni pirkt vēlējās no tālām zemēm atceļojuši arābi, kas abrīnoja ūdens unikālās īpašības. Kad pērn uzņēmīgi cilvēki nolēma būvēt šeit Stelpes minerālūdens ražotni, Hipotēku banka noticēja un attīstīja šo ideju. Ražotne mums ir apmēram 1500 kvadrātmetri plus office. Diezgan liela nauda ir ieguldīta. Un, protams, liels paldies Hipotēku bankai par to, ka viņi varēja mūs uzklausīt un atbalstīt. Un es ceru, ka atbalstīs arī turpmāk. Līdzās virszemē iznākošiem avotam tieši tā dzīslā tika izveidots dziļurbums, lai pa cauruļvadu vērtīgo ūdeni nogādātu 800 metrus attālijā jaunizveidotajā ražotnē, kur Stelpes avota ūdeni pilda pudelēs. Vieta, no kurienes ūdens tiek ņemts, tiek īpaši novērota ar kamerām. Tāpat neviens no tuvākajā apkārtnē esošiem zemju īpašniekiem nedrīkst nodarboties ar tādu saimniecības veidu, kas varētu piesārņot zemi un pazemes ūdeņus. Kad ūdens pa caurulēm nonācis ražotnē, tas uz neilgu laiku tiek uzkrāts milzīgā nerūsējošā tērauda tvertnē. Pavisam šādas tvertnes ir divas. Vienā tiek uzkrāts Stelpes minerālūdens, bet otrā dzeramais ūdens, kuru veikalos klienti var iegādāties ar nosaukumu H2O. Arī šī ūdens ieguvēja ražotnes teritorijā ir izveidots dziļurbums. Tālāk ūdens pa cauruļvadiem caur dabīgu kvarca smilšu filtriem ceļo uz pildīšanas iekārtu. Šeit līnijas galā operatori uzliek tukšas vienreizējās lietošanas PET pudeles, kuras tiek iepirktas no vietējiem ražotājiem. Tālāk tās tiek izskalotas, piepildītas un aizskrūvētas. Pildot gāzētus vai viegli gāzētus ūdeņus, papildus pildīšanas līnijai tiek pievienota vēl viena iekārta, kas ūdeni sagāzē. Tad pudelēm tiek uzlīmētas etiķetes un tad tās nonāk vakuma tunelī, kur tās ietin plēvē pa sešām. Līnijas galā pudeles saliek uz paletēm, kuras savukārt ietin transporta plēvē. Tās ir gatavas nonākšanai veikalu plauktos.
Lai gan Stelpes minerālūdens tiek tirgots vien nepilnu gadu, šis Latvijas un pat pasaules mērogā unikālais ūdens jau paguvis iemantot pircēju atzinību.